dzirdētas balsis, zināmas sejas, un diezgan agri bija arī Valmierā kultūras institūcija Tinta atzīmēja 5 gadu dzimšanas dienu, naktī no sestdienas uz svētdienu. Es gluži krustu šķērs, bet diezgan pamatīgi pabraukāju aizdītajā nedēļas nogalē pa Latviju. Bet visi dārgie festivāli un dzīvās mūzikas un vispār ballīšu cienītāji ar fiksi, ar pilteni ierakstiet. Es nekad nebiju bijis Tintas organizētajos, varētu pat teikt, dārzas svētkos, kur ir vienkārši pārauguši no mazas ballītes par balli, kur apmeklē, jau, man liekas, vairāk kā 3000 cilvēku šogad. Pierakstiet sev kaut kur nākamā gada augusta kalendārā iekšā, ka vajag painteresēties, kas notiek Valmierā. Jo tas bija viens no labākajiem mini-festivāliem, kādus es Latvijā jebkad savā dzīvē redzēju. Kur viņš notiek? Viņš notiek pie pašas, tu zini, kurš nezin, kur Tīna no teātra pagriež pa labi, un tur arī tā Tīna. Un tur pagalmā, tur, kur ir tirgus. Tur arī viss bija sabūvēts, lielu skatu un tā. Un manā Snapchatā varēja redzēt ļoti labas emocijas aizskatuvē. Es satiku viņu, no to, kas ir viņa. Es satiku Goran Goru un mācīju viņam Snapchat. Un DJs Rud tur uztraucās, jo bandmaster koncerts visu laiku ievilkās un tā. Un bija arī ļoti labi diskutēt. Tā kā tā kaut kā. Apmēram.